Nu ko, sveicināti trešajā sarunu ciklā, un šoreiz tas būs par eidžismu. Un tas ir par atklātu un slēptu diskriminācijas izpausmi personas vecuma dēļ. Un šodien sarunā piedalās 3 brīnišķīgas dāmas. Staņislava Balode, aktīva seniora no Līvāniem un ļoti populāras organizācijas, kas saucās Baltā māja, kuru mēs jau Latvijā zinām jau daudzus gadus, kas ir, man liekas, viena no tām organizācijām, ko varētu nosaukt par dinozauru organizāciju, ja, kas Latvijā tiešām ir ilgus gadus un daudz izdarījusi. Tatjana Azamātova, pirmā senioru skolas dibinātāja Krāslavā, arī ļoti atpazīstams cilvēks, it īpaši senioru universitātes pasaulē. Un Agita Pleiko, Vidusdaugavas NVO centrs un arī trešās paaudzes universitātes tīkla iniciatori, tā es varētu teikt. Ja? Nu ko, sāksim ar to iesildošo jautājumu par to, kas tad īsti tas eidžisms ir, kā tas izpaužās un kāpēc tas ir būtiski, kāpēc par to ir būtiski runāt? Jebkur no jums, kur ir gatavi. Jā. Jāsaka, pirmām kārtām, kā eidžisms, vienāds diskriminācija. Mēs runājam par diskrimināciju, kurai par pamatu ir cilvēka vecums, nekas cits. Un eidžisms var raksturot tā, ka tā ir nelabvēlīga, atšķirīga, ierobežojoša un nevienlīdzīga attieksme. Un eidžismu kā teoretisko pamatojumu lika amerikāņu psihiatrs, tas bija Roberts Butlers, un viņš aprakstīja eidžismu kā iracionālu naidīgumu. Un viņa prāt, eidžismā ietvaros vecāka gadagājuma cilvēku uztver kā vecmodīgu, prāta vāju, rigīdu, mazāk vērtīgu. Tās, lūk, ir teoretiskais pamatojums. Ja? Un, protams, ka dzīvē mēs varam novērot, ka eidžisma pazīmes ir arī mūsu dzīve Latvijā. Kas rodas cilvēkos, kāpēc viņi reizēm rīkojas, tā kā rīkojas attiecībā uz eidžismu? Jo tas eidžisms, tas ir tāds termins, man šeit to ir svarīgi pieminēt, ka tā ir tā vecuma diskriminācija no angļu valodas age, kas ir vecums, ka tā ir vecuma diskriminācija. Jā, bet kāpēc, kas liek cilvēkiem tā rīkoties? Gribas pajautāt šo. Šeit varbūt vajag parunāt par to, ka eidžisms ir visjaunākā diskriminācijas forma, kura pēc, tā varbūt parādījās pavisam nesen, kaut kur 20 gadsimta vidū, tāpēc, ka cilvēki dzīvo arvien ilgāk. Tas ir saistīts ar dzīves ilguma pieaugumu. Un tāpēc tā trešā paudze, kura dzīvo arvien ilgāk, ja, arvien vairāk ir pamanāmā. Un notiek tā, varbūt paudžu konfliktējoša tā situācija vai konkurence. Ja? Konkurence, jā. Labi. Ļoti patīk, ko Taņa arī iepriekš Tatjana ir stāstījusi. Var jau gan jau. Jā, protams. Taņa arī iepriekš ir stāstījusi par to, kā vispār eidžisms attīstījās. Jā, jo mēs jau tās diskriminācijas veidus zinām vairākus. Rasisms, seksisms, jā, un šī ir viena no jaunākajām formām vai visjaunākā. Jā, un tas iemesls jau īstenībā ir ļoti pozitīvs, jo mēs jau viens gribam nodzīvot garāku dzīvi, vai ne? Un par to būtu tikai jāpriecājas. Un mēs arī zinām, ka tas ir medicīnas sasniegums un arī labākas dzīves sasniegums, jā. Bet kā jebkurai labajai lietai, lietai ir arī sliktās puses. Un tad šī ir viena no tām negatīvajām izpausmēm, jā. Un jā, būtībā tā ir tāda paudžu konkurence par vietu dzīvē, par resursiem, jā, par labāku dzīvi. Un tādā veidā arī tā vēsture ir veidojusies, tā ir attīstīta. Un vēl var piebilst, ka 20. gadsimts bija fokusēts visā sabiedrības dzīve, tika fokusēta uz produktivitāti. Ja? Un, kad cilvēks strādā, viņš ražo kaut ko, tad viņš ir vērtīgs. Un cilvēka vērtība tika skaitīta tikai pēc tā, cik produktīvs viņš ir. Un pēc tā, kad viņš darba mūžs ir beigsies, tad viņš
kļūst par mazāk vērtīgu sabiedrības viedokļa acīs. Jā, tā kā, nu, uz šiem stereotipiem balstās arī eģisms šodien. Tad droši vien liela loma ir NVO sektoram šobrīd šo pamanīt un rīkoties atbilstoši, respektīvi tā kā novērš šīs te eģisma iemesla rašanās tos indikātors. Vai NVO sektoram ir tā loma? Man šķiet, ka nevalstiskajam sektoram ir tā loma, ko mēs arī iepriekšējā podkāstā runājām, jā, ka pamanīt problēmu. Pamanīt un izcelt problēmu. Bet, kā jau tas visbiežāk arī notiek, ka tādas sabiedrības problēmas mēs varam tikai dažādas sabiedrības grupas sadarbojoties risināt. Jā. Veiksmes stāsts būtu, ja mēs varētu šo problēmu izstāstīt arī valsts sektoram, jā, un lūgt iesaistīties, vai kā tas bieži arī tiek izdarīts, nolikt problēmas risinājumu, iedot rokās un lūgt piedalīties šīs problēmas risināšanā. Tā varētu būt ļoti nozīmīga NVO loma, tieši tā. Staņislav, kā jums ir ar šo terminu eģisms? Kā jūs viņu definētu? Man jāsaka tā, ka es pati uz sevi konkrēti šo eģismu varētu attiecināt vienā gadījumā. Bija laiks, kad dzīves apstākļi spied mainīt dzīves vietu un darbu. Un man bija palikuši 4 gadi pirms pensijas tikai. Un, protams, es izsūtīju savu CV, meklējot jaunu darbu. Diemžēl, droši vien paskatoties, ka man ir tikai 4 gadi pirms pensijas, man uz šiem CV pat neatbildēja. Jā. Nē, es domāju, ka arī daudzi jaunieši izsūtot CV, viņi arī nesaņem atbildes, ja, tāpēc bija kāds eksperts bija teicis, ka jāizsūta ir 50, jo droši vien, ka darba devējs arī saņem vismaz 50 pieteikumus, no kuriem viņi izvēlās, un neviens likums jau viņiem protams, jā. Bet tāpat laikā neviena atbilde, tas arī ir aizdomīgi. Jā, bet es personīgi to tā arī uztvēru, ka man ir tik maz palicis līdz pensijai, ka ar mani vairs neviens negrib saistīties īpaši. Un tas ir saistītais jautājums, vai sabiedrība kopumā apzinās šo kā problēmu, vai tomēr viņi vienkārši eksistē tiem, kas ar to saskarās, un tie, kas to saprot? Vai valsts to tā apzinās? Es nezinu. Sabiedrībā vienmēr ne tik ātri mainās tas varbūt uzskats, jā, un tā inerce vēl joprojām ir. Un, kā es jau teicu, jā, ka 20. gadsimtā tie uzstādījumi mums joprojām tā kā eksistē cilvēku starpā, bet valdība varbūt arī nevērš uzmanību. Jā, tas tā ir. Man jau liekas, ka tas dzīvo tādā zemapziņas līmenī sabiedrībā, jo sabiedrība jau arī lielas lietas un attieksmes maiņu panākt ir ļoti grūti un ļoti ilgi. Jā? Jo tas, tāpat kā mēs runājam arī par to demogrāfisku situāciju, viņi nemainīsies parīt. Jā? Un arī šī attieksme pret senioriem, diskriminējošā attieksme, es tev pilnīgi piekrītu, ka tas ir no pagājušā gadsimtās tradīcijas, un viņas turpinās. Tas ir ļoti loģiski, ja? Un, lai kaut ko mainītu, atkal ir jāpieiet kaut kādam diezgan garam laika posmam, lai sabiedrība sāk domāt citos veidos, ja mēs tam palīdzēsim. Bet es varu piekrist Uldim arī par to, ka ir sabiedrības aktīvākā daļa. Tas ir pilsoniskā sabiedrība, ja? Tie ir tās biedrības un aktīvākie sabiedrības locekļi, un tas varbūt daļēji tas ir viņu uzdevums. Kaut gan ir arī intelektuālā varbūt elite, ja, zinātnieki, cilvēki, kuri ir pazīstami sabiedrība, tas daļēji arī viņu uzdevums celt šo trokšņot, ja, pacelt šo jautājumu, un varbūt vairāk runāt par šo, lai mainītu uz labāku pusi. Ja? Jo mēs statistiski tagad atrodamies tur, kur mūsu sabiedrība ļoti novecojuša. Ja? Mums ir 21% cilvēku pensijas vecumā. Jā, es domāju arī par to darba tirgu, kā ir, ja darba tirgus mainās un ka tev darbinieki mums ir ļoti vajadzīgi.
vai vispār ir iespēja eģismam kā tādam pastāvēt vēl. Jo mēs sākam novērtēt katru darbinieku. Bet tā ir attieksme. Un eģisms var izpausties arī tādā faktā, ka, piemēram, darba devējs, kā mēs runājam, saņem tos 50 pieteikumus uz vienu darba vietu, 50 CV. Ja? Un sarunās bieži vien, kā Staņislava teica, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, arī darba algu iespējams zemāku piedāvā. Ja? Tā kā tas eģisms, tas, ka trūks darbinieku, tas ir fakts, bet eģisms ir par attieksmi. Ja? Un tajā apstāklī, ka darba devējs būs noskatījis un gribēs pieņemt elastīgāku, zinošāku, jaunāku, spriganāku cilvēku, tad arī tā saruna par iespējamo atalgojumu būs pavisam cita, nekā ar cilvēkam pirmspensijas vecumā. Protams, tas nav visos gadījumos, jo mēs nevaram tā kategorizēt, ka visi ir tādi. Noteikti ne, bet tās tendences sabiedrībā jau valda, un tā varētu būt šādi. Es gribu piebilst, ka arī seniori ir ļoti dažādi, arī viņu kvalifikācijas līmenis ir dažāds. Tas ir viens, un otrs, ka darba devējiem varbūt nav izdevīgi vispār ignorēt vecākās paudzes darbiniekus, tāpēc, ka tai vecai skolai piemiet arī tādas īpašības, kā, piemēram, stradīgums, tikumiskums, ētiska motivācija, stabilitāte, un tā pieredze ļauj viņiem būt par ļoti vērtīgiem darbiniekiem. Ja? Šis ir tas, ka darba devēji īsti neapzinās, kad visi grib, bet par tiem personāla jautājumiem, vai nav tā, ka tiek pieņemts kaut kas ļoti līdzīgs, kā mums jau ir tas kolektīvs. Ja tas atkal ir novērojams tikai, bet kāda ir tā darba devēja, ja mēs sašaurinam, vai darba devēji kopumā novērtē šos faktus, jo es arī ļoti labi saprotu, es arī esmu darba devējs, un es zinu, kādi ir jaunieši pēc universitātes, cik viņi ir izklaidīgi, kad mēs norunājam konkrētu laiku, konkrētu vietu un konkrētu darba uzdevumus, vai arī mums ir seniors, kurš ir pusstundu iepriekš pirms norunātā laika un ir precīzs. Protams, es runāju klišejās, bet tie ir tie novērojumi, un viņi ir pamatoti. Zinātniski ir pierādīts, ka jebkurā komandā vai organizācijā, cik viņa ir noturīga vai stabila psiholoģiski un arī darba ziņā. Ja? Tik līdz tur ir dažādība, visu vecumu, visu varbūt cilvēku izcelsmes, gan pilsētnieki, gan no laukiem cilvēki, varbūt dažādu kultūru, dažādu varbūt etniskās piederības cilvēki. Un tad tā komanda ir stabilāka un arī veiktspējīga. Tas ir zinātniski pierādīts, bet es nezinu, vai praksē darba devējs pielieto tādas zināšanas. Jā. Es ļoti šaubos. Šaubīties, ka visiem ir šādas zināšanas. Jā. Pēc maniem novērumiem man liekas, ka darba devējs labprāt ņem darbā seniorus tādos darbos, kur jaunie negrib iet. Mums, piemēram, Līvānos sētnieka darbs, tas ir grūts darbs, bet tur strādā tikai sievietes un pirms pensijas un pensijas vecumā. Tas ir par to, ko Taņa teica, ka šai paaudzē ir citas vērtības, cita izturība, noturība, citi tikumi. Bet mēs arī katrs varam atcerēties, ka mēs uzsākām darba gaitas, kādas mums bija ambīcijas. Es domāju, katrs atcerās, jo liekas, ka tā pasaule ir vaļā, un es gribu vislabāko. Ja? Piedod, tu esi mazliet jaunāks, un mana ambīcija bija dabūt darbu. Šobrīd šajos apstākļos, ka tas darbs tomēr ir pieejams, jo bezdarbs mums joprojām ir zems. Paudzes ir mainījušās. Jā. Es domāju, ka šobrīd tas ir pilnīgi citādi izstāsts, kā mūsu paudzē. Bet varbūt paskatīsim arī tādu nedaudz psiholoģisku elementu, jo viss šīs negācijas tomēr arī ietekmē to, kā mēs jūtamies, kā mēs varam pēc tam darbā arī īstenot tos savus pienākumus, kā tas eģisms ietekmē mūsu mentālo un fizisko labsajūtu, jo
kaut kur jau ar viņu sastopās, jo te varbūt ne tiešā veidā, bet mēs arī parunāsim mazliet arī tālāk par vidi, jo tā nav tikai attieksme. Tas noteikti arī ir saistīts ar to, kā ir iekārtota mūsu infrastruktūra, kā mēs tiekam autobusā iekšā. Kā mēs savu valsts politiku veidojam. Jā, kā mēs veidojam valsts politiku un tā tālāk. Bet attieksme, es gribētu teikt, ir pirmsākums. Jā. Jā? Un tad no attieksmes jau izriet tās pārējās lietas, manuprāt. Ja mēs runājam par to, kā šī eidžisma parādība kaita senioriem, pašiem senioriem, ja, protams, ka samazina pašvērtības sajūtu, ja, tā kā seniori paši diskriminē, jā, viņi sāk ticēt, ka viņi ir mazāk vērtīgi cilvēki, salīdzinoši ar jaunākiem cilvēkiem. Un, protams, ka viņiem tas varbūt izraisa uztraukumu kaut kādu vai pat depresiju, jā, jo viņi tomēr skatās uz sevi kā uz cilvēkiem, nostrādātajiem cilvēkiem, jā, kā jau nekādas perspektīvas vairs nav. Tad, protams, ka līdz ar to arī var samazināties viņu kognitīvas spējas, viņu atmiņa, viņu domāšanas procesi, jā, viņu varbūt tiek, pilnveidošanas spējas, jā, jo katram cilvēkam dzīvē nav jāapstājas kaut kāda momenta, jā, un tad dzīvo līdz beigām. Protams, ka arī senioriem ir attīstības kaut kādas vajadzības, jā, savā ziņā. Un, protams, ka tas ietekmē arī veselību. Pirmām kārtām kognitīvas spējas un garīgo veselību, jā, mentālo veselību. Tas tiešām ietekmē. Un tas vēl kas jāmien, jā, tas nav izdevīgi mūsu sabiedrībai. Mūsu sabiedrība ir varbūt riskē zaudēt, neļaujot senioriem gan strādāt, gan iesaistīties sabiedriskajos procesos. Tāpēc, ka tas nav veselīgi, jā, būt vienām, būt savā mājā, vienādnē, tas tiešām ved pie slimībām. Un tad slimības jāārstē. Tur ir kustība, respektīvi, kustībā ir dzīvība. Tas, ko piedāvā 3. paudzes universitātes. Jā, un tāpēc tā ir tāda, recepte, ja tā var izteikties, jā, kā senioram ilgāk būt nevis vecam, jā, bet būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim, apmeklējot šīs senioru universitātes, ja Latvijā vairāk pazīstams kā senioru skolas. Labi, es vēl gribu padramatizēt šo situāciju, jo, protams, mums vajag saprast dažādas šķautnes no jebkuras diskriminācijas, un pēc tam mēs ieskatīsimies gaišajā nākotnē. Ja? Bet šis te eidžisms kā diskriminācijas forma, kā mēs pieminējām, ka tas var būt dažādās vidēs, tas var būt arī e-vidē, tas var būt darbu meklējot, tas ir varbūt kāpjot autobusā. Varbūt jums ir kāds piemērs, nezinu, meklējot darbu. Dzīvojot, jā. Dzīvojot, jā. Ne tikai meklējot darbu, bet vienkārši dzīvojot. Vienkārši dzīvojot. Dzīvojot cepur nost, mēs risinām jautājumus par invalīdu pieejamību kaut kādām iestādēm, jā, kur nepieņem ēkas, ja tev nav uzbrauktus vai kaut kur pilsētās pārvietoties. Veciem cilvēkiem vai invalīdiem ir vienkāršāk. Ir šo zemie tramvaji, zemie trolejbusi vai vēl kas tur ir, bet man ir ļoti bieži jābraukā no Līvāniem uz Rīgu. Un tad šis starppilsētu transports, man jāsaka, mīļie, tie, kas tur augšā sēž, padomājiet, komiski. Tagad ir sevišķi paldies par pieliktajiem varbūt reisiem, kas ir vilcieniem vairāk. Bet ir 2 reizes ar pārsēšanos no Rīgas uz Daugavpili, no Daugavpils uz Rīgu. Un šādā vienā reizē ar pārsēšanos pirmais brauciens līdz Aizkrauklei ir elektriskais vilciens. Skaisti, ērta braukšana. Bet tikt viņā iekšā ar šo zemo platformu, kas ir Rīgā, komiski, ne komiski, bet tas ir dramatiski līdz asarām, ka veca gada gājuma sieviete nevar tikt, un viņa 4 rāpus
cenšas ielīst šajā vilcienā. Es vēl pagaidām varēju ielikt to somu un kaut kā ar uzrāvienu tikt, bet es jūtu, ka ar gadiem es tāpat tās 4 āpus līdīšu tajā. Nu, tā ir infrastruktūra, kur nav pievērsta uzmanība par to, kas to infrastruktūru lieto. Jā, tieši jo es esmu dzirdējis arī no jauniešiem, no jauniem cilvēkiem, kas sūdzās tieši par šo līniju, kad tur ir trakas lietas. Un mums no NVO sektora cilvēki, kas regulāri braukā no Preļiem. Bet kaut kā komiski izskatās braucot, tur ir viena pietura starp Koknesi un Pļaviņām, Aloteni. Es tiešām bieži braucu uz Rīgu. Es esmu vienu reizi, vienu cilvēku tur redzējis, kas iekāp iekšā. Un tur ir augstā platforma. Varbūt tās infrastruktūras projekti nav tikuši tālāk vienkārši. Jā. Šobrīd jau jaunajiem projektiem arī ielas, kur projektē ir jābūt uzbrauktuviem, tur jau visur tiek ievērots, bet tajā, kas ir senā vēsturiskā, tur bieži vien ir tiešām sāpīgi reizēm skatīties. Par to arī runā ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti, kam ir tiešām šie funkcionālie traucējumi, kas pat ir ratiņkrēslos, bet nevajag nemaz tādus. Nevajag ar invaliditāti. Man ir radinieci, kura vienkārši vairs nebrauc uz Rīgu pie radiem tikai tāpēc, ka viņi visu laiku brauca tā kā ar autobusu. Viņi saka, es nevaru iekāpt. Iekāpt tu nevar, izkāpt tu ar krišanu var. Autobusi ir noņemti, ir palikuši vilcieni. Viņi saka, es nebraucu vairs. Viņi saka, es jau vairākus gadus neesmu Rīgā bijusi. Tā ir varbūt tāda redzamākā un jūtamākā, ka cilvēks vispār netiek iekšā. Tāpat arī par sabiedrisko ēku piekļūstamību arī varētu joprojām un joprojām runāt. Bet ir jau vidē arī ļoti, tādā tīri pilsētu vidē, ir arī daudz citas lietas, tie paši soliņi, ka ļoti lielā toaletes, kas arī ir svarīgi tieši senioriem, Apgaismojums. Jā. Sīkiem burtiem rakstīts instrukcijā, cenas. Autobusu tas grafiks, Staņislavs Maida. Es par veikaliem domāju, tas ir, es pat ar brillēm brīžiem nevaru izlasīt. Nevar to šausmīgi sīko. Un tā ir tā attieksme, kas jau ir iedzīvojusies vidē, un mēs viņu jau redzam kā izpausmi. Bet šis ir par to jau runā jau tik ilgi, man šķiet, un tas nav tikai par senioriem. Bet tiešām sentoru tas nav tikai par senioriem. Bija vienu brīdi modē taisīt visas stikla durvis, tā kā mums ir uz iestādi, mēs atnākam, tur ir lielas stikla durvis. Cilvēkiem ar vājāku redzi, viņi šīs durvis neredz. Labi, to var izcināt ar to spilgtā. Jā, tagad jau ir, bet tomēr tas prasīja arī kādus 10-15 gadus, kamēr cilvēks saprata, kur mums skrien iekšā, tas nozīmē, kaut kas ir jādara. Bet tā ir fiziskā vide, tur droši vien varētu vēl veselu pētījumu par fizisko vidi. Parunāsim par digitālo. Par digitālo, jo digitālā vide, manuprāt, nevienmēr ļoti strauji attīstās, bet vai tiek līdzi arī tām prasībām, kas ir katram sabiedrības loceklim? Jo runājot par to digitālo vidi, mums ir jāiet laikam līdzi, tas ir pilnīgi skaidrs, bet man liekas, ka valsts nav padomājis, kad ir šis pārējais periods. 70 plus jau ir grūti, bet cik mums ir daudz 80 plus cilvēki, kas sen pensijā, viņi no datoriem neko nesaprot. Un ļoti daudz šie 80 plus ir aizgājuši pensijā šitajos trakajos 96. gados, kad viņiem šīs ārkārtīgi mazās pensijas bija. Un tagad jau viņiem ar viņas nav diži lielāks, pār pa 400 eiro. Interneta banka nav. Tas nozīmē, ka nevar saņemt neko. Es satiekos arī kāpņu telpā. Es dzīvoju mājā, kur kādreiz bija gāzes kantors. Sākumā tur varēja rēķinus apmaksāt, un viss notikās. Tur meitene paskaidroja. Protams, ar visām šiem pārmaiņām viss tik likvidēts, paliek tikai tehniskais personāls. Nāk tantiņa samaksāt, nav mīļā sievietīt, nav šeit vairs. Es saku, jūs varat datorā, internetbanka. Nav man internetbanka, bērniņa. Man nav arī neviena rāda, kas man varētu. Es esmu viena. Es saku, tad jums atliek vienīgi iet uz pastu.
kur ir dārgais tarifs, lai tu samaksātu šo te. Vai arī atved pensiju uz mājām, bet tam ir atkal komisija un Nē, viņai bija par pakalpojumiem kaut kādiem jāmaksā. Nu, viņai jāiet nomaksāt pastā, kur ir dārgais Senioras skolas, jeb atkal jau 3. paudzes universitātes arī ir ieguldījušās šīs plaisas arī mazināšanā, digitālās tās plaisas mazināšanā. Bet, protams, tas nevar visus gadījumus atrisināt, tāpēc man jāpiekrīt Staņislavai, ka valstī ir tomēr jādomā, lai ir kaut kāda alternatīva šiem cilvēkiem, jo, ko tad nepiedāvās jau ragaviņas, kā teica senos laikos, un uz mežu. Viņiem tāpat ir jādzīvo sabiedrībā. Es varu piebilst, ka man ir zināmi statistikas dati, ka Latvijā ap 6% cilvēki 80 plus. Jūs varat saskaitīt, cik daudz tādu cilvēku mums ir. Tas ir daudz. Tie ir lieli cipari. Un vēl, ko es gribu pieminēt, ka 12% no tiem cilvēkiem, kuriem ir 80 pāri, viņi dzīvo vieni paši savā maisaimniecībā. Tas nozīmē, ka varbūt viņiem pavisam nav ne bērnu, ne ģimenes, vai neviens nevar palīdzēt viņiem. Nav gluži arī tā, ka mēs te visu laiku ļoti kritizējam valsts, nav gluži arī tā, ka neko nedara. Šobrīd ir visā Latvijā tas digitālo spēju attīstības projekts, bet atkal jau es gribu teikt, ka ne visas pašvaldības izvēlās iesaistīties, jo tā ir atkal brīva pašvaldības izvēle iesaistīties vai nē. Un dažādi apsvērumi pēc arī šis tā kā nesasniedz visus, Un mēs jau arī esam runājuši, ka tās senioru paudzes arī ir ļoti dažādas. Tas 90-gadīgais nekad neies mācīties, un viņš zina, ka tas ir dators, bet vairāk viņš arī neko negrib, godīgi sakot. Ja tur nav kaut kāda cita vilkme, kas viņam liek interesēties par to datoru. Jo šo digitālo plaisu jau parasti mazina tie gados jaunākie seniori, kuri tiešām arī ir aizgājuši varbūt ar kaut kādām digitālajām zināšanām pensijā, un tagad viņiem tikai senioru skolās, universitātē atliek tikai attīstīt. Bet tie, kas ir vecākie seniori, viņu laikā, kad viņi bija jauni un tais spēka gados, vispār nebija datori. Tad, tas tā kā jāpiekodina valstī neaizmirst. Un līdzīgs kā ir jau šis digitālais projekts, vai turpināt, vai paskatīties uz to pieredzi un iespējams mazliet citās formās. Tā, lai tas valsts centieni sasniedz ikvienu. Varbūt tie var būt kaut kādi digitālie mentori. Un te atkal man jārunā, kā Uldis vienmēr mīl atgādināt, ka to var nevalstiskais sektors darīt. Tikai iedodiet naudu, lai šiem cilvēkiem, kas ir ar mieru būt tie digitālie mentori, viņu darbs tiktu atlīdzināts. Te ir kritika arī, godīgi sakot, pašvaldību jomā, jo pašvaldības mēģina pašas visu darīt, bet nav jādara, ir jāatstāj nevalstiskajam sektoram. Jā, ar finansējumu nevalstiskajam sektoram ir jāatstāj tā iedzīvotāji, tās pašpalīdzības grupas, kur viens zina, otrs nezina, un tad vienkārši tas NVO ir tas, kas saliek tos kopā, jo, kā es teicu, ka mums veidojās ļoti aktīvas un lielas senioru kopienas, bet mani mazliet biedē tas par to ageismu un arī vecuma diskrimināciju. Ļoti daudz, kur attālākos pagastos, piemēram, pasts ir aizvēries, un valsts saka, jā, bet piereģistrējiet e-adresi. Ja? kā uz šo raudzīties? Un kas te būtu jādara? Jo man liekas, tā situācija ir kritiska, jo mēs runājam par ļoti mazu Latvijas daļu iedzīvotāju. Bet tā ir viņa problēma. Tie, kas dzīvo provincēs, tie, kas dzīvo tajos mazajos pagastiņos, kur tas pasta nodaļas vairs nav. Lēmumus, ko pieņem, kad vai tie cilvēki tiešām ārpus savu kabinetu nav nekur bijuši, nekad nav iedomājušies, viņiem nekad nav bijis saskara ar tādiem gadījumiem. Ka varētu būt grūti to e-adresi, jo arī jauniešiem, ja daudziem nav, tas izgaismojās tad, kad bija par to obligāto dienēšanu. Soda naudas vēl nāca un vēl viss kaut kas. Arī, ka nepamanīja, bet bija par tām, kuri vinnēja to labo iespēju, ka viņus iesauks dienestā un viņiem jānosūta paziņojums uz e-adresi, kuras viņiem nav. Tieši tad arī atklājas, ka ne tikai senioriem, bet arī jauniešiem. Tāpēc te varētu būt, ka mēs tā kā skatāmies, cik tas vispār ir populārs pakalpojums. Bet valstī ar šo pārejas posmu būtu jārēķinās. Ja runājam par senioriem. Te vēl vajadzētu kaut kādu trešu elementu.
pasta nav, e-adrese nav, jo nav arī internets. Jā, tad jautājums ir, kas ir tas trešais izējas punkts? Varbūt ir tiešām tā partnerība veidojas ar NVO sektoru, ka NVO sektors var arī kaut kādu šādu oficiālu informāciju novirzīt. Jā, NVO sektors ir tuvāk cilvēkiem. Jā, vienkārši NVO labi pazīst cilvēku vajadzības, grūtības un meklē šos risinājumus, kā tikt galā. Bet ko es gribēju vēl atgādināt, kā Latvijā sevi pasludina kā sociāli atbildīgo valsts. Un mums ir satversmē, piemēram, 109. punktā teikts, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecumā, darbs nespējas, bezdarba un citos likuma noteiktajos gadījumos. Tātad mēs nevaram uzskatīt, ka cilvēks vecumā it kā jau viņam pienākas tāpat kā jauniem. Ka viņš ir tā dzīves kaut kur pažobelē nonācis. Un neskatoties, kur atrodas. Tā marginalizācija nevienam nav par labu. Arī fiziskā ziņā. Un tieši par to digitālo, man liekas, ka tiešām strādā tas, ka ne jau bariņā savā, kā tas cepunos bibliotekām, viņi daudz arī to seniors apmāca jaunieši. Jaunieši ļoti labi saprot, viņi pāriet ātri. Senioram vajag atkārtot vēl. Senioram vajag aci pret aci. Viens pret vienu. Paldies, Taņslav, ka tu šo atgādinājot. Arī 3. paudzes universitātēs, jeb senioru skolās ir, ka tur cilvēki, kas nodarbojas ar apmācību, zina šo īpatnību un to arī ievēro. Ka senioram vajag lēnāk, vairāk reiz un atkārtot arī dienu pēc dienas. Ja? Un tikai tad viņš šīs iemaņas apgūst un patur. Un vēl labāk, kā šie pasniedzēji ir tie cilvēki, kuri senioriem ir zināmi, kuriem seniori uzticas. Tas ir ļoti svarīgs moments, tīri psiholoģiski, jo uzdot jautājumu, atkārtoti un atkārtoti, var tikai tam cilvēkam, kuram es jūtos līdzi, viņš man saprot. Virzīsimies nedaudz uz gaišo nākotni, jo droši vien, ka tos stāstus varētu atrast daudz un dažādus, un ir jau arī dažādi ekonomisti ir piedāvājuši risinājumus, ka cilvēkiem vajadzētu vairāk koncentrēties vietās, kur ir vairāk cilvēku un iestādes un vispārējais. Ja? Bet tur tas laikam jāatstāj valsts pusē, ja tie ir pārcelšanās pabalsti. Es par tādiem drastiskiem soļiem varbūt, bet tas ir bijis pieminēts. Bet par stereotipiem, par vecumu. Kā mainīt šos stereotipus un kurš to varētu darīt? Es domāju, ka tas nav rīkojums no valdības, bet kā to mainīt, kā to eidžismu mazināt, kā pievērst uzmanību, lai cilvēki saprot, ka man tikko kaut kas piezagās prātā un tas varētu būt eidžisms. Un tas nav labs. Manā dzīvē ir tāda ļoti vienkārša algoritms. Kad Taņa teica, attīstījies pagājušā gadsimta vidū apmēram. Ja? Šobrīd mēs atrodamies 25. gadā. Ja mēs atmēram to nogrieznīt tikpat uz priekšu, ja mēs veiksmīgi darbosimies un sadarbosimies, dažādas sabiedrības grupas, tad mēs varētu sagaidīt, ka pēc apmēram tāda nogriežņa arī kaut kas būs ļoti labi mainījies uz to labo pusi. Manā dzīvē tas tā apmēram strādā. Es teiktu, ka vēl ilgi. Te ir jāmaina sabiedrības domāšana. Vispār apkārtējo domāšana. Un tas ir ilgs process. Tieši tā. Mans piedāvājums tāds, ka ļoti labi, ka ir tā iniciatīva no apakšas. Mēs esam tie, kuri šo jautājumu pacēlam, runājam, trokšņojam, bet būtu vēl labāk, ja mēs satiktos kaut kur pa vidu ar to iniciatīvu, kas nāktu no augšās, jo ir vesela virkne starptautisku organizāciju rekomendācijām, kuri tieši rekomendē veidot savā veida programmu vai stratēģiju valstī, kā tikt galā ar sabiedrības novecošanos. Un sabiedrības novecošanās, tas ir plašāka tēma varbūt, bet tur iekšā ir arī eidžisma apkarošana. Visos dokumentos, kur ir tās rekomendācijas, tur pirmām kārtām, protams, sakārtot veselības aprūpes sistēmu, sociālo pakalpojumu sistēmu un nodrošināt senioriem
to telpu sabiedrībā, varbūt statusu, atbilstošu statusu, ņemot vērā viņu skaitu, viņu daļu, mūsu sabiedrība, un attīstīt pakalpojumus, kuri veidot tieši senioriem vai topošiem senioriem, jo jāsagatavo sabiedrībā nākotnē, kura seniori būs arvien lielāka daļa. Mēs nevaram nedomāt par to, kā uz nākotni sagatavoties. Mums ir tāds uzdevums un pienākums. Un sabiedrībai arī vajadzēs tos seniorus. Tas ir, Man ienāca prātā arī vēl viena tāda, kamēr Taņa runāja, laba doma, ko mēs arī Jēkabpils novadā esam centušies panākt, veidot senioru konsultatīvās padomes. Jo tas būtu ļoti labs rīks, kā par šiem jautājumiem ļoti dažādajiem. Mēs redzam, ka tie ir ļoti dažādi, kā par šiem jautājumiem runāt. Un nesen uzdūros arī tādai Somijas pieredzēji, ka Somi, manuprāt, ir kā tauta, kas tāda atklāta un tieša, un viņi, skatoties, kā noveco viņu sabiedrība, cik strauji, viņi atzina, ka sabiedrības funkcionēšanas veids, kāds šobrīd pastāv Somijā, vispār nav radīts un piemērots tam, lai sabiedrība novecotu veiksmīgi. Ka ir jāpārskata visas politikas. Un tas būtībā ir arī, ar ko Vidusdaugavas centrs un ar saviem partneriem, tad arī Baltāmāja, Krāslavas senioru skola un vēl daudz dažādi partneri visā Latvijā, ar ko mēs ejam pie valsts sektora un sakām, ka ir jāpārskata pilnīgi visas politikas. Man personīgi liekas, ka visā komunikācijā valsts joprojām cer uz kaut kādu demogrāfisku sprādzienu, kas notiks. Bet ja arī notiks, dod Dievs, un Latvijā bērnu dzims vairāk, tas nebūs ātri, jo bērns izaug, mēs paši zinām, cik ilgā laikā. Un tāpēc nedrīkst slēpties no problēmas, ka sabiedrība noveco. Un jāskatās uz to, ko mēs varam labāko darīt, tā skaitā kopā ar nevalstisko sektoru. Jo mēs jau bieži vien tos risinājumus noliekam priekšā. Arī šobrīd mēs esam izstrādājuši stratēģiju, kādā veidā šīs 3. paudzes universitātes skolas ieviest Latvijā, tīklu, kā radīt. Un tur ir arī 3 iespējamie modeļi. Un mēs tā kā ejam pie ministrijām un visi, kas mūs uzklausa, mēs to arī stāstam un piedāvājam šos risinājumus. Skatīsimies, cik konstruktīvs tas dialogs izvērsīsies, bet būtībā, valsts puse apliecina, mēs saprotam, mums ir interesi par to, ko jūs darat un esat izdarījuši, bet tā kā tagad moderni dažas dienas ir teikt, ir beidzotiem darbiem arī jāseko. Tā kā uz to mēs varētu aicināt. Paldies. Nē, šis ir vērtīgi, bet par ageismu mazliet vēl, kas varētu būt arī viens no darāmajiem darbiem, vai mums ir iespējas tiesiski cīnīties pret šādām izpausmēm. Jo droši vien, ka šis par vidi, par internetu vidi, par dažādiem procesiem, mēs viņus esam konstatējuši. Bet ir noteikti arī kliedzošāki gadījumi, kur tiešām kādu publiski varbūt pasaka, ka cilvēks ir pa vecu, lai veiktu kaut kādu pienākumu. Un jautājums, vai šobrīd ir iespēja tiesiski cīnīties, vai mums ir arī jāstrādā arī pie tiesiskā regulējuma, lai būtu vispār likumi. Es tādu īsu komentāru savējo, jo jebkura tiesa ir, kā var pateikt, 2 pušu sadursme. Sadursmes rezultātā nevienmēr rodas kaut kas pozitīvs. Tāpēc man nostāja ir, ka ir jāmaina tas, ko Staņislavs teica, attieksme, un tikai ar to mēs kaut kādas pozitīvās izmaiņas. Tie tiesiskie risinājumi būtu tad, ja tiešām ļoti klaji būtu kaut kādi pārkāpumi. Bet tiesa tas vienmēr būs ar tādu naidīgumu. Un, mūsu mērķis nav stimulēt, ir jārisina, ja ļoti, ļoti dara pāri, bet mūsu mērķis ir mainīt to sabiedrības domāšanu. Vairāk tā kā kampaņveidīgi. Es gribu piekrist pirmkārt, ka jāmaina kultūra. Tas varbūt jauna vecumdienu kultūra jāizveido. Vai kampaņa un informatīva kampaņa arī varbūt izglītības sistēma jāintegrē kaut kādi tādi elementi, lai bērniem stāstītu par to, ka dzīve ir gara, un ka būs tie posmi, kurās šiem pašiem cilvēkiem būs arī grūtāk, viņi netiks varbūt galā ar saviem uzdevumiem,
un meklēs palīdzību un tā tālāk. Šī ideja jāiepotē arī jauniem cilvēkiem. Tas ir viens. Otrs, ko es gribēju pateikt, ka ir likumiski mums ir aizliegta diskriminācija. Mums nav tā kā likums atļauj. Ja? Jebkurā diskriminācija ir skaidri pateikts, ka tā nepieļaujamā. Ja? Arī starptautiskie dokumenti liek mums ievērot vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem. Tā kā likumiski mainīt, te nav jēgas. Ja? Bet kultūras pasākumi un izglītības pasākumi un mācīšanas visā veidā, es domāju, ka arī senioriem būtu jāmācās būt stiprākiem, kaut kā pretoties tam edžismam, ja, tai diskriminācijai. Brīžiem ir arī vardarbība. Es gribu pieminēt, ka arī tie gadījumi, ko tiešām būtu tiesā jārisina. Emocionāla vardarbība. Labi, psiholoģisko ne, bet tādu tīru, ir arī fizisko vai seksuālo tos, gan būtu tiesā jārisina. Ekonomiskā vardarbība. Mēs zinām gadījumus, ka bērni atņem pensiju no senioriem. Jā. Man liekas, atkal es gribu piebilst, ka šī attieksme sāks ar ģimeni. Jo ģimenē jau vecākiem būtu saviem bērniem jāiemāc pareizi attieksmi pret vecvecākiem. Un tas jāskaidro. Viss principā sāks ar ģimeni. Bet ja šīs prasmes nav? Skola, varētu būt skola. Jā, labi, bet jūs pieminējāt arī kampaņu, varbūt noslēdzot uz tādas pozitīvas nots. Kas būtu tas viens elements, ko jūs gribētu redzēt kampaņā, runājot tieši par vecumu diskrimināciju, lai to novērstu un arī pievērstu vispār senioru jautājumiem uzmanību? Ja jums ir, ja nav, tad... Man ir viena lieta, par ko es sapņoju. Man liekas, ka medijos, mūsu televīzijas vai radio saturā jāparādā vairāk senioru dzīvi. Tādā nolūkā, lai sabiedrība pierod pie tās domas, ka mēs, kā sabiedrība, mēs ļoti strauji novecojam. Un pie tām šīs senioru tēls, lai ir pozitīvs, lai ir iedvesmojošs un tā tālāk, lai uz to gaišu nākotni mēs ietu straujiem soļiem. Ja? Tas ir viens. Varbūt mums bija ideja par to, lai vienā no... izpļāpājos iepriekšējā podkastā. Pastāsti vēlreiz. Jā, tas ir par latviešu seriālu radīšanu, ja tu par to domā. Ko es teicu, kas jau klīst mūsu projekta ekspertu vidū, latviešu seriāla radīšana, kurā viens no tēliem ir tas aktīvais seniors, kurš regulāri iet uz senioru skolu, jeb senioru universitāti, ja. Un tā ir tāda pašsaprotama lieta, ja? Lai cilvēki iespējams aizdomāties, bet kur viņš tur iet, kas tas ir, uz ko viņš aiziet. Ja? Un tad mēs par to arī varētu vairāk stāstīt. Bet paturpinot to, ko Taņa teica, es domāju, ka ir jāmaina tas vecumdienu tēls. Ja? Tas nav tikai slimības, tas nav tikai demence, ja? Varbūt tas nav tikai nevarība. Jā, bet jāizceļ, ka seniors joprojām paliek pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Varbūt tā skarbi teikts, bet kamēr viņš ir dzīvs, kamēr katrs mēs esam šajā saulē, mēs esam pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Jā. Un ka novecot var arī skaisti. Jā. Trešās paudzes universitātes, jeb senioru skolas ir daļa no šīs skaistās novecošanās, jo... kā mums teica Polijas pieredzes apmaiņā, ka tur, kur ir trešās paudzes universitātes, tur ārstu kabineti ir tukši. Ne jau visi, protams, ja, bet nav noslēpums. Daudz ģimenes ārsti arī tādā lokā, kā mēs te runājam, dalās, ka seniori bieži vien nāk tikai parunāt. Un pēc sarunas viņam jau ir vieglāk, ja, un nemaz tās zāles varbūt nav jāpiemeklē, ja. Tad, lūk, trešās paudzes universitātes ir tas viens no elementiem tai skaistajā novecošanā, un tur ir satikšanās ar vienaudžiem, tur ir izrunāšanās, un tad reizēm tās vainas arī kļūst mazākas jau ejot prom no tās. Man liekas, ka šitās skolas arī ceļ senioru pašvērtējumu latiņu uz augšu. Ka es vēl varu. Jā, varu, un es ieraugu, ka arī citiem ir līdzīgi, bet kopā mēs arī varam kaut ko mainīt. Staņislav, varbūt kādu elementu kampaņai?
Es nezinu, es domāju, ka jādzīvo ar cerību, ka mainīsies. Nekas jau neatliek cits. Nekas cits neatliek. Ja mēs visu laiku tik zūdīsimies, nekas jau labs nebūs. Ejam ar cerību, viss būs labi, sākam ar ģimeni, turpinām ar nevalstiskām organizācijām, kas organizē šos te daudzos pasākumos senioriem un ceļ viņu šo pašapziņu uz augšu. Un gan jau būs labi. Paldies Staņislava, Tatjana, Agita, un paldies, ka jūs padariet ārstu kabinetus brīvākus. Es tā gribētu noslēgt šo sarunu, un paldies skatītāji, kas skatījāties.